Pirms slēdzam iekšā kafijas automātu, izņemam un piepildam ūdens tvertni ar filtrētu ūdeni un ievietojam to atpakaļ kafijas automātā. Pupiņu tvertnē ieberam savas iemīļotākās kafijas pupiņas un uzliekam vāciņu. Tad slēdzam iekšā kafijas automātu, 3 sekundes turot nospiestu ieslēgšanas pogu. Pirms dzēriena pagatavošanas iespējams noregulēt kafijas tilpumu, stiprumu un dzēriena temperatūru 3 dažādos līmeņos. Lai kafiju pagatavot no maldās kafijas, pāris sekundes paturam kafijas pupiņu simbolu un ieberam malto kafiju tam paredzētajā vietā. Kad automāts ir gatavs darbam, uz ekrāna izvēlamies sev vēlamo dzērienu. Ja plānots pagatavot kapučīno vai lati, tad piena pičerī ielejam atdzesētu pienu, pienā iegremdējam tvaika uzgali un nospiežam putošanas podziņu. Kad piens gatavs, ar to pašu pogu arī izslēdzam tvaika režīmu un neaizmirstam noslaucīt tvaika uzgali. Tad ņemam pagatavoto espresso un skaisti sajaucam to kopā ar tikko uzputoto pienu. Pagatavo izcilu kafiju mājās kopā ar Kalerm kafijas automātiem.